Laiks itāļu virtuvē, mēs esam klusējā centrā, lai nogaršotu kaut ko interesantu. Un dodamies uz restorānu Allora. Sāksim baudīt itāļu virtuvi ar siltu maizīti. Izskatās, ka sviests ir ar trifalēm. Nogaršosim. Sviests patiešām ir ar trifalēm, viņš ir dievīgs un maizīte arī silta. Un turpināsim ar tunčanu tartaru. Viņš īstenībā arī interesanti pasniegs. Parasti jau viņi tādi visi salikti kopā. Šeit ar lieliem gabaliem. Gribu ņemt vērā, ka viņiem visi trauki ir ar savu logo brendu. Tas uzreiz liek restorānam izskatīties dārgāk. Liekam iekšā un garšosim. Zivs ir svaiga un īstenībā ir diezgan daudz garšvielu. Var just olīveni. Tas ir ļoti garšīgs tartars, kurš tiešām jūti zivi, jo viņš ir lielos gabaliņos. Labākais kompliments šefpavāram ir apēsts ēdiens, un mēs to apēdam. Bet es gribēju pateikt, ka šiem visiem itāļu ēdieniem es izvēlējos itāļu dzērienu. Balto vīnu šodien. Vīns nav saldais, un viņš ir diezgan augļains. Kāda itāļu virtuve bez pastas. Un šī pasta ir ar trifalēm. Garšos. Pasta ir krēmīga, al dente, izvārīta. Tiešām jūt trifales un arī parmezāns papildina. Ņemot vērā cenu un apjomu, man liekas, ka diezgan laba izvēle priekš pamatēdienu. Bet es izlēmu vēl vienu pamatēdienu nogaršot, un tas ir jēra daļa ar kiploku bieziņu, pistācijām. Man liekas, šis būs vienkārši kaut kāda bomba. Nogaršos. Tas ir dievīgi. Un šeit ir arī kartupelis. Paskatieties, cik daudz pistāciju ir apkārt. Gaļiņai un kartupelītes nogaršos. Šo noteikti ir jānogaršo. Šī visa kombinācija ir tik maigi pārdomāta. Sen neesmu neko tik jaunu un garšīgu ēdusi. Kamēr es gaidu desertu, es gribēju pieminēt, kāds šeit ir interjers. Īstenībā galdiņi ir viens pie otra diezgan saspīlēti, bet dienas laikā, kad nav tik daudz cilvēku, tas nav problēma. Bet arī īstenībā ir sava odziņa. Viss ir līnijās, sarkani un zaļas krāsas. Tiešām var redzēt, ka šeit ir pastrādājis dizains un saskaņojis ēdiens ar interjeru un atmosfēru. Un desertā pistācija panakota. Smaržo jau labi. Laiks nogaršot. Tas ir tiešām dievīgi. Šeit ir pistācijas zemiņu ievērojams. Un pistāciju krēms nav ķīmis, viņš tiešām ir naturāls. Nav tā kā citos desertos. Ir vērts nogaršot. Tas ir garšīgākais deserts pēdējā laikā. Mans review par Allora restorānu man ļoti garšoja. Tiešām cenas ir adekvātas. Ēdiens ļoti garšīgs, pārdomāts, kaut kas interesants, neparasts. Tiešām var atrast unikālus ēdienus. Es novērtēšu 10 no 10 un atgriezīšos tiešām pēc šī desertiņa.